skrien prom no Saeimas, acīm redzot, policija kārtējo reizē palaidusi asaru gāzi. Savukārt pēc aptuveni 2 stundām. Nu jā, kā jūs redzat, Bruģakmens gabals tikko arī atlidoja šeit. Es varu parādīt rekordu, tikko pirms brīža, jā, šāds atlidoja, redzat, policija atkal iet tā tad atkal protestētājiem. Jūs redzat, kas te notiek, te pilnīgi, nu, jā, lūk, redzat, skatieties, kas notiek, jā? Tas notiek Domu laukumā šobrīd. Bruģakmeņi lido aizvien šajā virzienā. Nu, situācija ir pilnīgi nenormāla. Nemiernieku rokās šobrīd ir nonākusi viena policijas mašīna. Tā kā turpināsim sekot, kas viss šeit notiek, un tad jau ziņosim arī par to noteikti vēlāk. Paši vienību darbinieki ir atkāpušies, nu jau var teikt, gandrīz līdz Saeimai. Tā kā situācija ir interesanta, bet mēs sekosim tam visam laikam līdz, bet nu garā ziņā šī policijas mašīnai šokad ir pienācis gals. Paldies. Jā, tā šobrīd izskatās vecrīga, un es domāju, ka šeit vēl ir ļoti daudz cilvēku arī. Un Domu laukumā arī joprojām atrodās cilvēku, tur ir policijas siena. Aiz muguras Smilšu ielā joprojām nekas nav mainījies. Šeit pavarās aina uz ielu, uz Smilšu ielu, kāds izskatās ķieģeļi, pudeles, stikla lauskas. Nu jā, apmēram tā. Viss tie tiešām. Paldies. Nemieru sākuma punktu. Gati, vai tu pamanīji cilvēkus šo te protestētāju un nemieru cēlāju vidū, kas varētu būt šo te akciju tāda provocētāja? Grūti tā teikt, katrā ziņā tie bija jauni cilvēki, visticamāk gan vidusskolēni, gan studenti, un pavisam viennozīmīgi tie bija gan latviski, gan krieviski runājoši cilvēki. Tikpat labi varēja dzirdēt kā krievu, tā arī latviešu valodu. Šokar mēs arī dzirdējām dažādas viedokļus par to, ko bija jābūt no policijas mazliet citādai rīcībai, ka radās iespējas, ka policija tikai noskatās uz visu, bet esot turklāt gribējās, lai tak ņemtos nemieru cēlājus ciet, tos, kas demolē vecrīgu, met ar akmeņiem, pudelēm, lai tos vienkārši arestētu. Bet policija šajos kadros, kas tika filmēti taisni, tur, kur mēs atradāmies, pirms sākās šī aresti, vienkārši ar stekiem sitā, radīja tādu skaņu, lai it kā cilvēks baidītu projām, bet cilvēki nekur neizklīd un vēl jau vairāk atbildēja policistiem joprojām metot pamatīgus bruģakmeņus. Un vakar gaitā mēs arī redzējām, ka šie nemieri, kuri sākās pie Saeimas, nav pakāpeniski arī nonāca līdz Domu laukumam, vai tā bija?
jā, pūles pārvietojās, ja varbūt skatītāji skatījās mūsu tiešraidi 8. Taisn tajā brīdī, var teikt, lielākā daļa pūļa pārvietojās no Saeimas un devās uz Domu laukumu. Tad tika nogriezts ceļš, policija vairs nelaida nevienu pie Doma laukuma, un tad, jā, taisn tā apmētāšanās ar akmeņiem, ar pudelēm notika starposmā starp Saeimas namu un Doma laukumu, kur arī atrados es un daudz citu žurnālistu. Vēl arī jautājums, mēs atkal redzam tos kadrus, kā agresīvi jaunieši aplaupīja Latvijas Balzānu veikalu. Vai bija pamats domāt, ka daļa no šiem cilvēkiem, kuri uzvedās agresīvi, varēja būt lietojuši alkoholu? Es domāju, ka diezgan droši var apgalvot, ka cilvēki bija lietojuši alkoholu. Jau pat atrodoties protesta akcijā Doma laukumā, kad skanēja tikai runas un bija šī akcijas miermīlīgā daļa, varēja redzēt, kā cilvēki malko alkoholu, tā kā pilnīgi nozīmīgi, jā. Un arī no tās jauniešu uzvedības bija tāds iespējas, ka viņi nepavisam nav atnākuši, nezinu, teiksim, politoloģijas studenti, lai atlaistu Saeimu, bet bauda vienkārši to, ka ir iespējams denolēt. Kļūst aizvien mierīgāk, ka tagad tiešām pilnā sparā norīt sakopšanas darbi. Jūs redzat tagad, ka tiek policijas buss atkal nogāsts uz riteņiem, lai evakuators to aizvilktu. Taču tas jāsako, ka ne tikai policijas izdemolētās mašīnas, pa kreisi no manis ir finanšu ministrijas ēka, kurai ir izsisti stikli, ko iespējams gan nevar redzēt savukārt ielas otrā pusē pie nekustamo īpašumu firmai, kurai arī tieši tāpat ir izdauzīti stikli. No sākuma Saeimas virzienā tika mestas tikai jolas un pudeles, kad logā ielidoja pirmais akmens, parādījās spēcvienība. Nu jau tiek likti lietā arī stēki, jo pūlis uzbruk policistiem. Ieraugot kameru, tiek slēptas tikai pudeles. Bravūra plīst pāri malām. Man stipendiju noņēma vienu piekto daļu, man vienalga, bet varēja... Manas punkti samazināja! Ko cilvēkam dara? Viņš neko neredz! Fūkas! Vajag darīt kaut ko trakāku, vēl trakāku. Nekā par šito Es samaksāt. traki izskatos, Zaids. Cik viņa daudz naudu ir nogrieduši, viņi var arī par šitiem Vēl logiem trakāku. Virs paša pūļa galvām no debesīm krīt stiklu krusa, un tikai aptuveni 40 minūtes pēc nekārtīgu sākšanās pie Saeimas nama policisti iet uzbrukumā un izklīda pūli ar spēclīdzekļiem. Saeimas nemieri nebeidzas, tie turpinās citās Vecriegas ielās. Tiek izsisti stikli, demolētas un apgāstas policijas mašīnas, izdauzītas veikalu vitrīnes. Tiklīdz kā vienā Vecriegas pusē policija izklīdina pūli, akmeņi un pudeles lido no citas puses. Doma laukumā policistu siena vienkārši stāv pretī agresīvajiem pūlim. Izrādās tikai ap 8:15 policijā tiek izsludināta trauksme, taču uz ielas vērotais neliecina, ka policijas spēkiem būtu skaidrs, kā rīkoties. Tā, piemēram, 2 pašvaldības policisti apspriedās par to, ka nav nekādas pavēles un nav skaidrs, kas jādara. Bet spēcvienības vīri ir neizpratnē par doto pavēli vienkārši stāvēt pretī varam, kas nāk virsū ar akmeņiem, kaut gan to ātri varētu izklīdināt.
kāpēc vairāku stundu laikā nav aizturēti uzreiz visi nemiernieki? Policija skaidro, nav bijis nepieciešamā transporta, ar ko viņus aizgādāt. Vakara gaitā aizturēti vismaz vairāki 10 cilvēki, ir arī ievainoti, to vidū policisti. Zana Peneze, Mūs Graudiņš, Ivans Milovs un Kristēla Līzija.